obligāti visi jāizpilda, bet, cik tālu var, jā. Tātad pirmais bija Survival Town, es mēs pirmo uztaisījām, vai ne? Tātad, to mēs varētu pirmo, jā. Sāksim atkal tā kā esmu slings, jā. Es negribu domāt, mums bija Embark Town un Class, jā. Tad mums bija Calculate Survival Rates, jā, vienkārši by Embark Town un Class, jā. Un, jā, tad grupējām pa abiem diviem grupēšanas operāciju. Tas nozīmē, ka grupēja līdzīgi kā SQL-ā, datubāzēs arī daudz citur, jā, analīzēšanas grupēšana, ko tas nozīmē? Mums šajā brīdī, jā, kad mēs grupējam šo daļu, jā, mums ir tā teikt tāds pusgatavs, tāds pusfabrikāts. Mēs esam saguvējuši pēc tā pilsētas, pilsētas un tā pažēra klases, jā, divi, tā sakot, jā. Tad būs, kas tur būs 3 pilsētas un 3 klases, tad 9 dažādas rindiņas, jā. Bet mums, kas lieta ir jāizdomā tajā brīdī, kādu agregācijas funkciju mēs pielietosim un kurai kolonai no šīm te, vai citām kolonām. Mēs ņemam kaut ko, jā. Mēs varētu vienkārši ņemt count, tad būtu vienkārši citur kāds sadalījās, pieņemsim, jā. Bet mēs gribam, pieņemsim, vidējo izrēķināt, tieši ņemt survive. Tad mēs redzēsim tieši, kāda tur sanāca ar šo te izdzīvošo skaitu atkarībā no pilsētas un šī te iedzīvotāju biļetes, jā. Tad, vienīgais moments, ka es, protams, tajā viņa kancelu, man būs, lai to darītu, protams, ka man ir jāizmantos vismaz 2 rindiņas, tad mums, ja ne 3, skatāmies tā, jo es esmu tagad pieslēdzies jaunā notebookā, tas ir atvērs jauna versija notebookam, šo slēdīšu ciet, mazāk uztaisīsim drusciņu, lai man ir vairāk vieta, un drusciņu, tad man jāpalaiž kas? Man ir jāpalaiž šī te dati jāsavāc, ar šo jāsāk, ar šo obligāti, tad, jā, šī rindiņa man jāievāc, jā, obligāti, tāpēc var būt dati, protams, vai ne? Dati ir, un kaut kur man bija vēl DF, kaut kur man bija vēl viena biblioteka, šis man viss nav obligāti vēlreiz jāizlaiž, tad varbūt kas ir vēlreiz jāizpildīs, kādreiz daļēji izpildīt notebooku, protams, vajadzīgi bibliotekas attiecīgi, un, protams, dati, jā, vajadzīgi, jā, lai kas strādā, mēs tur to nevilkšu no jaunu laižot, es nelikšos, nerēķināšu, jā, ja viens nebūtu, ja uzstāties kaut kas nav kārtībā, jā, pēkšņi nomainījās dati, pieņemsim, jā, ja tas nav mans datu avots. Nāk no bibliotekas, jā, bet es šo te anskom neņemšu vēlreiz, jā, es viņu mums varētu palaist, man nevajag viņu tagad, jā, bet man vajadzēja to vienu vietu, kurus pārsauc DF, jā, kaut kāds joks, kas pārsaucu DF, jā, kaut kur šeit bija, tas bija viens alias, atceramies, ka te bija, jā, te viss ļoti jauki, kur mums tagad iet, atkal DF-inā vietā mēs bijām slinki, ir piemērs, tas bija laikam cheese square bija, ja, reku būs laikam, te kaut kur būs, vai es vienkārši no jāmiņas, tas man negribas meklēt, jo paliek, te būs, ne, korelācija, ne, jā, tas viss ir ļoti labi, labi, es jau vienkārši pārsaukt, man pat laikam neko nevajadzēs, pagaid, skatāmies, skatāmies tālāk, te jau būs gan laikam. Nē, reku ir, jā. Kur tad es viņu ieliku? Reku piemērs un reku būs tas te. Reku būs tas te mums DF. Vienkārši mēs pārsaucam to te, jūs mēs links, jā, reku viss strādā, un tad pārējās šūnas, kas varam aiziet pie exercise, un tad te, jā, tagad vēl strādā DF, ja Titanic account. Jā, ir. Te var redzēt, kā viņš pa katru pilsētu sadalīja, katrā pilsētā, no kuras tā sakot, tika palaišs te kuģis, kas tad kurā, lai pirmā bija, tāpēc es nezinu, kur bija pirmā, tā būtu jāpēr atkal tas arī, jā. Un te ir ļoti atšķirīgi rezultāti, protams, arī interesants moments ir, jā, atkal, nav milzīgi, bet vajag ko vēl pielikt klāt, varētu arī saskaitīt, vai ne? Survive un tad, ko mēs darītu, jā? Es šeit parādu šo momentu. Let's survive and also counts, jā? Ko es darīšu šeit, jā? Tā varētu darīt. Jā? Vajag būt abas divas, jā? Jā, mīna kaut. Ko es darītu? Vārds sakot, neliela atšķirība, tagad būs vēl viena kolona,
kad man šis pusfabrikāts, jā, tajā brīdī, jā. Lūk. Procents dalīt ar 100, protams, vai ne? Reizināt ar 100, vai ne? Reizināt ar 100, to mēs tos izdarīsim, jā? Iespējams, ka ir opcija uzreiz to darīt, bet vienkārši reizināt ar 100 vienkārši, vai ne? Tas būtu vienkāršais variants, tos izdarīsim, jā? Tā, jā? Tā, tev var ļoti, tev uzreiz parādās atbildi, kāpēc tik atšķirīgi, tāpēc, ka pieņemsim šis te pirmā, no šeit neviens gan neiekāp, no pirmā klase, tikai 2 iekāp, viens izdzīvo, viens neizdzīvo, jā. Atkal, te ir stāsts kā vidējais, bez skaita, uzreiz un nedod tādu normālu atbildi, jā. Tā kā man liekas, nav ļoti būtisks atšķirības īstenībā, tāpēc, ka šo saskaļā šie tādi vienkārši, nav nozīmīgi statistiski, jo 2-3, jā. Bet procents jautājums tāds, šo te, ja mēs gribētu pieņemsim šo te vidējo izdzīvošo skaitu procentos, jā, Ines jautā, jā. Ko es darīju, es viņus saglabātu pirms, jā. Survivors by town class. Town, es vienkārši tā, esmu slings, jā, īstenībā. Town class, jā, tas ir pārāk garš mainīgais, jā. Un līdz ar to, jā, šeit survivors. Jā, es viņu vienkārši izdarīšu ārā. Es vienkārši saglabāju to rezultātu, jā, mainīgajā. Attiecīgi jūs varat glabāt, un tagad es varētu piesim šo te procentuāli pārvērst, jā. Vienkārši reiz uz 100, vai ne? Es mums varētu reiz to pašu, mīnu kolonu, jā, tāds nosaukums, mīni, jā. Bet es ko darīšu, jā, ko man teikt tagad jauna, kur man palika manas reku kods, jā. Ir? Jā, reku, ok, 2 reizes, tur pārcentos, jā. Tātad nevajag 2, ja tos izmeskastē. Bet tad var sakot, let's add percentage survival column to our survival by town, jā, un count, jā. Vienkārši, tātad sakot, aiziet, jaunu kolonu izdomājumu nosaukumu, percentage, es tā nesaucu, savādāk kaut, jā. Un tad vienkārši, kā es teicu, reizinām šo kolonu ar 100, jā. Un viss, vai ne? Es saukulēs survival P, vai, kaut kā savādāk nosaukšu īsāku, man es vienkārši slings esmu, jā. Survival P, viņasim, jā. Nezinu, tas pats jau sanāk kaut kā ratio, ne percentage, jā. Percent, jā, labi. Tas pats sanāk, man labāk patīk šitā rakstīts. Tas tam nav pilnīgi nozīme, protams, bet tas man kolonu nozīme nav pēc būtības, bet vienkārši, protams, pēc rezultāta, jā. Tad reku survival percentage, skaidrs, ļoti vienkārši, jā. Ņemam kolonas, jā, un līdzīgi mēs iegūstam jaunu kolonu izmantojot. Ja es gribēju to veco ņemt nost, vienkārši likt mīni iekšā, viņš pārrakstīt pats sev pāri, jā. Bet es te izveidoju jaunu kolonu. Un atkal šo te, tas varētu vienkārši saglabāt Excelī tagad atkal, jā. Varētu saglabāt šo te, jā, attiecīgi, jā. Tā mēs šeit esam, jā. I could now, let's save this on Colab. Jā. Jā, tu Excel serveris, un šī zināja, redz, AI tagad sāc drusku atmodies, strādā ļoti labi, jā. Atceramies to, jā. Un attiecīgi, jā. Jā, tad kā man prieks, viņš strādā, vismaz puslīdz normāli, jā. Un attiecīgi, now download from Colab to our computer. Jā, attiecīgi, jā. Vienīgais, ka šis nav, es to aizlieku, to es laikam es viņu neimportēju, tā kā attiecīgi tas būtu jādara tā kā tā. Var saprast, attiecīgi, jā. Man ir lejplāds šeit būs, reku ir. Pēc brītiņa jau ir, jā, attiecīgi man datu. Protams, ka es to varēju darīt šeit ar roku, jā, es jau viņu tad lejplāju šo, šī daļa nebija obligāta, reku man viņi ir, jā, attiecīgi, jā, tādā veidā es viņu varēju, jā. Es arī pēc CSV un tā tālāk varēju darīt. Ja es būtu CSV, es varētu lokāli apsīties, jā. Vēl vienu šūniņu, jā. Let's save CSV in Colab, jā. Attiecīgi, redzēsim, kas tur sanāks. Vajadzēja nevis indeksu, lai paliek. Tagad refresh, jā. To mēs varam apstīties tepat lokāli šeit. Viņš rādīsies, reku ir viņš, jā. Viņam tīri ok, CSV skatītājs, viņam tīri ok, iebūvēts iekšā, jā. Un reku ir vienkārši viņš smuki, var redzēt, jā. Vienīgais, kas te man nepatīk, protams, tas šis te, jā. Ar mums nevajag tik daudz cipars, vai ne? Parādīšu vēl vienu lietu, jā.
Protams, mēs gribam tikai, cik cipars? 2 komata, vai ne? Punkts, protams, angliski, jā. Lūk, jā. Te var arī ļoti daudz liels datus, bet var 100 pa lapai, te var arī liels CSV fails skaities, jā. Bet var saprast, jā. Lūk, jā. Ja vai kādreiz ātri apstīties, jā. Lūk. Tad, ko mēs varam darīt nākošais, jā, to varētu teikt ātrāk, jo šeit nerāda visu izvads, jā. Viņš nerāda visu pilno to, cik tur ir dati. Mēs varētu, protams, to šeit, jā. Es droši vēl šeit, jā. Code. Jā. Let's round survival percentage to 2 digits after comma, vai ne? Un tur būs vienkārši round 2, jā. Mēs vienkārši paņem, tas ir cits veids arī, kā to darīt, jā. Viens no vairākiem veidiem, jā. Un skatāmies, būs tad 2 ciparais komats šeit būs. Skatāmies, jā. Jā. Tas ir labāk, es to ir. Protams, mīli nevaram nopaļot, jā. Ir otra opcija ir arī rādīt, tad kā šeit, ja nerāda visus, bet īstenībā paliek vairāk cipari. Tad, ja mums ir svarīgi precizitāte lielāka, vai 4, bet mēs gribam skaistumu rādīt tikai 2, jā, bet īstenībā apakšā tur pieņemsim 8, jā, 8 droši nevajag, jā. Tad var arī tā ir opcija, gulīt opcija tieši kolabā kaut kur rādīt tieši tikai 2, jā, kaut kur pie options. Bet šitas, man liekas, nav slikts variants, jā. Skaidrs, ka mēs te esam datus pazaudējuši šo notice share, jā, šeit, jā, here we have lost the data in survival percentage, jā. Jā. Tas jāatcerās, protams, jā. Jā, data, jā. We only have up 2 digits after comma. Comma, digit, point, jā, point, protams, jā, in English. In English, jā, labi. Jā, es ceru, var saprast pagaidām, būtu kādi jautājumi. Ines, var saprast šo, tas nav nekas tāds, man liekas, kā ir, kā citiem var saprast, ko mēs darām vispārībā. Pa grupēšanu, pa grupai, var saprast, lieliski, prieks, tiešām. Jā, super. Lūk, jā, un tad, jā, es ceru, ka šo piemēru var saprast, kā var tos datus saglabāt, un es domāju, ka tiem, kam jau ir darboši drusku ar grupēšanu, tas, man liekas, ir ļoti parocīgs. Un mēs varam, attiecīgi, pielikt vēl kaut kādu, ja būtu vairāk kategorijas, varētu vēl, tu vispār ļoti lielu, pieņemsim, jā. Ja es ļoti bieži noteikti kaut kādu tur, nezinu, finanšu kaut kāds, tur automašīnu tīrgu kaut tāds, modeļiem, ir liela tabula, pieņemsim, jā. Un sadalīt, pieņemsim, mašīnu modeļu, gadu tā tālāk, dažādi šīs te lielās grupai. Jā, kategorijas, tad kaut ko mēs pētam attiecīgi kaut kāda agregācijas šīs te funkcijas. Labi, tā, kas mums nākošais bija jādara? Skatāmies tālāk, tikai pirmais uzdevums, vai ne? Jā, plot age, pamēģināt, esam slings atkal, jā? Plot age distribution for survivors versus non-survivors using histograms or density plots. Man liekas, ka mēs to darījām, jo, var sakot, mums ir, es tieši and, jā, es likšu abus, jā. Jā, tu, man liekas, būtu krāsa derēt, man liekas. Mēs to darījām, man liekas, ko līdzīgu, jā. Tā. Mēs to darīšu tā. Tekst, ielikšu 3. Jā, šādi, lai būtu, jā. Un attiecīgi, tad šeit būs kods apakšā. Un tā kā esmu slinks, es darīšu šādi, bet es rakstīšu and, jā. Labi, man liekas, tas dos labāk rezultātu. Kopā, tā kā es rādīju iepriekš, ja? Es ceru, ka viņš to rādīs, tagad būs aizmirsts, tad mums jāmeklēt, vai viņš tiešām nav SNS. Facet grid, nē, tad es domāju, kurš grid mums ir, ievērt, kas notikās, es tātad, ja AI guļ, tas nenozīmē, ka nav viss cita palīdzība, ja? Nav bet klasiskā palīdzība ir tāda Pythonā, ka tu tev ir kaut kāds, teiksim, biblioteka, kaut kāds objekts, ko tu strādā, tu nospied punktiņu, jā, man liekas, histplot, mēs gribētu histplot, pieņemsim, jā, bija es vienkārši slinki, jā, aizgāju, pamodās, kas mums gribējās tā, tad mēs ņemam vecumu, jā, un mēs gribam label survive, jā, tad label survive un krāsas zila, skatāmies, kas tur būs, jā, vai man liekas, tas izstās pareizi, jā. Bet, tas ir tikai, tas ir survive, jā, 1. Mēs nofiltrējam 1,
Bet būtu labi abus vienā likt. Tas, laikam, būs grūti, pat pamēģinām. Es zinu, ko es darīšu. Es pamēģinām šādu te. Tas, ka neiesies baigi smuki, varētu... Jā, es varētu mēģināt šādu joku, un, protams, te ielikt nullīti, vai ne? Un, pieņasim, ielikt red, jā, nullīti ir slikti, jā, red ir slikti, tad nullīti ir slikti, red ir slikti. Kas notiks? Vajadzētu būt, ka strādā, jā, bet slikti izskatās, jā, pēc. Es teiktu tā, ka tikai KDE ir, jā, īstenībā, jā, neizstās labi, ātri. Tāpēc, ka zilais ar sarkano sajautās iznāk violetais. Visi pareizi, visi korekti, tikai krāsas sajautās kopā. Es teiktu, ka tad droši vien tu pilnīgi pietiet ar KDE plotu. Jā, tātad es teiktu tā. Let's just plot. Let's just plot. Survive, work on... Not survive. Tā ir lieta tāda, ka strādāt ar AI ar promptingu, not ir druski jāuzmanā. Protams, viņš nevienmēr māks modeļu uzķer to not, nekad negāciju uzķer, bet viņam labāk patīk, ka tu jārunā pozitīvi ir ar modeļiem pēc būtības, jā, tas ir labāk. Survivors, nu, un dead varētu ārrakstīt, jā. Survivors versus... Let's just plot KDE plots only for both survivors in blue and non-survivors in red. Nu, es mums tādu krāsas mainīt. Jā, vai es tad vajadzētu tā, tad, jā, KDE plots tīrais, tad KDE plots ir, jā. Akal, ievērtī momenti, ka ja es taisu divus plotus vienā šūnā, automātiski viņi sanāks vienā tajā tēmu un manā šeit. Jā, tā ir īpat, nu tā ne visām bildīgām tā ir, bet šī gadījumā ir viņa, jā, un ar to es ļoti vienkārši to darīt vienkārši. Jā, nu te ir tas, ko mēs nevar redzēt. Man personīgi no raksts, tas nekas šausmīgi neko daudz neizsaka. Vecums, ko tas man rāda, ka to, ka vecums nav īpaši bijis izteikta, nu, kā sakot, nosacījums izdzīvošanai, tā teikt, jā. Tā kā tas neko daudz neizsaka tajā ziņā. Nu, drusku tas jauniešiem tomēr drusciņi tā lobīda drusciņi pa kreisi ir, jā, tā izskatās, vai ne? Bet, nu, tas nav baismīgi, nekas nav. Jā, tā kā, labi. Kas bija nākošais, ko mēs gribam darīt? Jā. Atkal tajā ziņā es negribu meklēt dokumentus, es negribu pats, kas sakot, es skatos, ko man saka, jā, es tā sakarīgi, jā. In age, jā, comment and findings, bet komentārs prasa, kas tur būs, jā. Detect outliers in age using IQometry. Tad, nu, mēs atkal skatīsimies, kas ir ārpusē, jā. Ko tas nozīmē, ka mums jādās kvartils ir vecumam jāizsaka, mēs man ar to darījām jau, tā kā viņš tur stāv kaut kur, jā. Un attiecīgi tas, kas ir ārpusē, jā. Lūk, pēc IQR, tas bija sākā 1,5, jā. Es pats īpaši daudz neletoju šo metodu, bet, nu, var apstīties, nu, es aulēs tagad skatos vienkārši, jā. Ikdienā. Tā ir šitā tā drusku vienkārši tāda, nu, ir drusku respektablāka nekā tā pats skaislot ekstrēmās vērtības, jā. Atkal to es darīšu šeit, jā. Šādi, jā. Un ielikšu tas vienkārši, lai zinātu nākošai, jā. Tad vienkārši rakstam šādi, jā. Tad, jā. To mēs zinām un attiecīgi, jā, to mēs nevis darījām, vai ne, vai citu likām citu faktoru. Jā, citam viņa outlier ir, tātad kas tas ir? Kur ir filtrs, jā, tātad mēs šo zinām, bet te ir kāda ir atšķirība. Stabiņš, to mēs neskatījāmies vēl, tātad stabiņš, jā, tātad means in filter, ko tas nozīmē, kā jūs domājat, ja jau bija, droši vien varat uzminēt. Tas nozīmē vainu, jā, tas atkal ir bitu līmenī, strādā apakšā, jā, in filter, works like or. Ja? Tad, protams, atkal, te būtu tā te zināšanas, kāds zina, ka divi stabiņi daudz valodās nozīmē vainu, ja? Or. Ja? Tātad šī gadījumā, ja, filtrā šis stabiņš šeit iekšā nozīmē vainu šī, tad mums nevajag abus, ja es liktu šeit tas nav iespējams, ja? Nav iespējams datiem būt, tu nevar būt 10 gadus vecs un 70 gadus vecs vienlaicīgi, vai ne? Mēs skatāmies, tad šos te, tad, kad tie vecumi būs tās kvantils, jā, kas mums tad tie, nu, jā, un attiecīgi mums skaties ārpusē 1,5, jā, IQR, jā, tad šis te būs, jā, nu, lūk, jā, tad Q1,
sanāk, nu kas tur sanāks, nesanāks baigi maz, vispārībā kaut kas sanāks, skatāmies, cik viņi būs, pēc tam apstīsimies, vispār viņi ir kāds. 11 ir ļoti, interesanti, tad pa vidu no 20 līdz 8 visi, nu tā sakot, pieaugušie, bet jā, relatīvi jauni, un savukārt šie te, jā, tātad, jā, būs, jā, šī te, jā, šī formula, jā, cik tas būs, jā, tātad mēs skatījāmies, paskaidrošu, ko mēs meklējām. Tātad, so we look for we filtered for values either. Nu, viņš ne, jā. Or also, or we look for Q3, jā. Kāda bija Q3, jā. Plus 1,5, jā. Reiz. Bet man jau sanāk tā 20 un 18 reiz 1,5, tur neviens bērns nesanāca outliers, neieskaita. Te ir tas moments, jā. Līdz ar to, tur bērni nesanāk šajā te outlieros neieskaitījās, vai ne? Tā man sanāk, jā. Jā, skatāmies, kas tur bija. Nu jā, -6 nav bērni, -6 nav, jā, -9 mēneši varētu būt, bet -6 nesanāca, vai ne? Nu lūk, jā, un attiecīgi 64, jā, mēs principā meklējam pēc ļoti vecu, nu cilvēki jau ir zolīdā vecumā, vai ne? Tas, ko mēs meklējam, līdz ar to es sagaidu, ka šis filtrs, jā, ja es ar roku to darītu, jā, viņam būtu jābūt 11, skatāmies, jā, tā vajadzētu būt, jā. So we can manually check for this value of older age, yeah, that older, yeah, folks, yeah. Tā es darītu, jā, un vajadzētu būt 11 cilvēkiem, skatāmies, jā. Nu, man izstāsta, ka ir 11, jā, roku 3, jā, ir 11, es jums varēju counteri uzliet, jā, un te tie visi, jā, kas, nu, es varētu sort by age, jā. Sort values. Nu jā, šis tāds, es teiktu, nav veiksmīgs un tāds dizains sort values, bet, nu, atkal tu vari starp citu pieminēt, ja ir 52, 60, ir kāds līdz, jā, 65, jā. Mēs varam viņus pēc tam, te vēl parāšu vēl paņēmienu, ir var kārtot arī starp citām. Jā, var izjukāt, jā, te ir outlier, jā. Te viņi arī ir, jā. Es varētu tos older folks uz Excel vai CSV, tie ir visi mums tie outlier, jā. Un šī gadījumā, tā kā pēc vecuma, jā, tā kā vēlreiz tie outlier, jā. Nu, lūk. Tā kā var saglabāt vai drukāt, jā. Bet gribu parādīt vienu citu momentu, jā. Ja man es redzu, ka mēs, parādīt, ka var kārtot ne tikai ar vienu vērtību. Nu, klasisku lietu, tu gribi kārtot ar, nu, kā sakot, pendeles, tā sakot, futbola terminoloģijā. Ja neizšķirs, mēs kaut ko vēl lietojam, jā? Ja man vecums sakrīt 65, lietosim ko? Nu, pēc klases varētu kārtot, pieņemsim. Tagad vēl labākā, kaut kas interesants, nu, jā, pēc šī te P klase, jā? Tad, ko es darīšu? Jā, šo es aizkomentēšu. Let's sort by... Tad parādīt, let's sort by age in ascending and P class in descending. Parādīt pilno piemēru, jā. Nu, lūk, jā, tātad, nepareizi, false ir sending false in ascending. Ne, jā, ascending, true. Es gribu vecumu, lai iet augoši, vai ne? Tad, lūk. Tad šis ir šis, jā, šis ir veids, kā var ļoti pilnīgu, nu, pilnīgi, kā tad padomāt, kā sakot, ļoti precīzi kārtošanas secību. Pēc viena, pēc šis ir mums primārais, so this means we sort by age first in ascending. Any tie breaks are resolved by sorting those in descending order by P class here. Yeah? Un, protams, ka to var, you can have as many sort value columns as you want. Nu, tas līdzīgi kā SQL arī pēc būtības. Jā, tā kā atkal, jā.
Un tad skatījums, vai tā būs 65, 3, 1, 1. Ok, jā, tāpēc, ka es liku false. Tad sanāk, ka no trešās klases pažēri primāri. Mēs redzam, sanās te, ko arī 70, 2 ir augstāk par 1 šeit, jā, tādā veidā. Nu, tas bija tikai kā piemērs, protams, jā. Arī te patās 1, 1, un te gan atkal, te ir atkal pilnīgs neizšķirts. Tad es varētu, ko pēc kāda arī vīrieši pēc vecums sakrīt, pēc biļetes, pēc biļetes varam salikt, jā, un tad būtu, protams, attiecīgi jāliek būtu fair, un tad jāliek būtu false, vai ne? Jā, un tad mainīsies šī opcija pēc tam. Atkal, tas neietekmē, tu liec vairāk papildu parametru šeit kārtojot, tas neietekmē, protams, tas vienmēr pirmais ir tas galvenais, jā, protams, jā. Un tad liksim pieliksim fair, jā, fair, un attiecīgi pieliksim klāt atkal ascending false, ascending true, lai būtu, jā, labi. Then, finally, if we still have tie breaks, jā, tie breaks, we sort those by fair in ascending. Tad nomet to, ka vajadzētu, bet tas jau mums ir, Tad nekas te nenotiks, nekas interesants. Tad nekas nemainīs, mums vajag false, jā, lai būtu kaut kas notiktos, savādāk nekas nenotiksies. Atkal descending. Un tas nozīmē to, ka vajadzētu mainīt šī pēdējai, vajadzētu mainīt šai te 49 būtu te un 34 būs šeit. Nu, skatāmies, vai tā būs, tā vajadzētu būt. Ja es kaut ko neesmu galīgi kaut kur, tas neietikmēs neko pārējo, tad trešais, tikai to pēdējo tiebreak šeit, jā, kur vispārējais sakrita. Jā. Pirmās klases pašizdieri ļoti lēti brauc, vai ne? Gados, laikam atlaide, pensionāra atlaides līdz vienam gadam, jā, droši vien, skatāmies. Nu, tā arī kā es pareģoju, jā, tā arī, protams, jā, 49, 34. Tad sapratām mēs šo te kārtošanu, ja vajag ļoti specifiski kārtot pēc daudzām kolonām, tad šādā veidā mēs padodam vienkārši. Un, protams, šī gadījumā šis te jāpiemina, ka es viņu nekur nesaglabāju, jā. Šis tikai tāds, es izmetu ārā šo kārtojumu. Ja es gribētu, jā, if we wanted to save this order, jā, we, tad divi varianti ir, jā. Jā. Tāda pēdējais, ja wanted to save this or sorted, yeah, data frame, we could simply overwrite previous one by, nu tad viņš pados man to reku tālu. Šādi te, ja tas ir viens veids, jā, bez kopi viņš pazust vienkārši te. Ja es gribētu jaunu, or I could create copy. Jā, to mēs tad iemācām create copy. Jā. Older folks as well sorted. Older folks sorted, vai ne? Nu, jauns mainīgais. Atkal. Jā. Tas tāds nedaudz lietas, ja vajag tāds ikdienišs lietas kārtošana, protams, ir svarīga. Jā. Nu, lūk, kārtībai jābūt, kā teicis, kurš to teica, nezinu. Vācieši droši vien, vai ne? Nu, lūk, tā. Un aiziem tālāk, tas bija mums tie outlieri. Nu jā, nu šo jau te es jūs tikāt veiksmīgi galā, malači. Jā, nu te nav nekas traks, jā. Tā tad, vienkārši jāizdo jauna. Nu jā, par to outlierus, ko mēs tur varam komentēt, es jautājums, vai tu komentēt kaut kādu komentāru, te būtu analīze. Man šeit nekas šausmīgi uzreiz tā pirmā, ko mēs palika, jā, tad bija tas, mēs skatījāmies daudz darījām, kur mums ir, ko tiem veciem kungiem un dāmām varam pateikt. Tie visi kungi, tas viens uzreiz, jā, viņi ir tikai viens, kas bēdīgais fakts ir, ka viņi visi bijuši lieli džentlmeni, jā, viņi principā, tas 80-gadīgais ir izdzīvojis, visi pārējie ir arī pirmās klases, jā, viņi visi ir pēc būtība. Nē, vēl viens 71, kas izdzīvoja, jā. Nu, tas ir, jā. Aha, un tas bija ar kaut kādu ģimeni, kur true, false, jā. Viņš nebija viens, viņam bija kāds līdz pirmā klasē, jā. Embarked, jā. Siblings, viņam bijis kāds, jā. Tad viņam bija gan sieva, jā, gan arī viens bērns sanāk, jā. Tātad, jā.
Te bija interesanti, viena, kas man tiešām drusku pietrūkst, tas, ka, jā, ka varēja sagrupēt arī pēc uzvārdiem, redzēt, visi ģimeni izdzīvoja, tas, pieņemsim, bija tajā ziņā, nu, atkal, protams, jā, relatīvi, no es puses tašais atkal ir bēdīgi tas viss. Nu, lūk, tā, labi, tā tad, teksts, jā, nu, lūk, jā, un tas, šis ir jau triviāls uzdevums, man likās vienkāršākais no šiem šodienas tiem uzdevumiem. Bet atkal vēlreiz labi atkārtot šo te kolonu izveidošanu, ja? Jā. Un šo es tad vēl nelieku, ja? Jā. Okay. Nu, tas ir vienkārši tad, ja? Family size, ja? 2 kolonas un +1. Kāpēc +1? Tāpēc, ka tas pats, es pats, vai ne? So, one represents yourself. Represents yourself, vai ne? Come on, uzrakst manā vietā. Nē, man jāraksta. Es parasti slākstu, man liktu rakstītu. Labi. Ok. Nu jā, un tagad nu, uzliksim apsimst, ka to, protams, attiecīgi parādās jauna kolona 2. Jā, ja tev nav neviena, tad ģimene ir 1. Jā. Protams, tas nenozīmē, ka tev īsti nebija ģimene, vienkārši tev viņi nebija tajā uz kuģa, viņi nebija, protams, jā. Iet runa par ceļošanas to momentu, protams, jā. Of course, this means, of course, this means about the ship family size. Not what you left behind. Vai ne, protams? Nu labi. Tā. Tagad tas bija viegli, bet ko mēs gribam? Analyze relationship with survival. Nu jā, šo tad bija tas moments, interesantais moments. Jā. Tā. Nu atkal. It's family size, relationship with family size. Tas ir, protams, skaitliska vērtība. 1, 2, 3 līdz 7. Viens, ko es apsītos, ja šāda vērtība, man interesētu, kas? Nu, histogramma. Es sāku to par. Es vienmēr sāku histogrammu, un es vienmēr, ja kaut kāda jauna kolona, kaut kas jāzina, vairāk histogrammu, reiz dot tādu nelielu tādu, nu, bet es sāku tā kā, let's see histogram of family size. Jā, tas ir vieglāka, jā, triviāli, vai ne? Es izplotu, arī pandās iebūvēt, un šis būs KD gribu, nu labi, ieliksim arī KD, nu jā. Un, protams, redzam, ka, nu, te jau nav nekādu pārsteigumu. Jā, ir milzīgi ģimene, protams, 10, jā, un, diemžēl, aizdomas smagas, ka viņi visi aizgāja bojā, bet, nu jā, viennieks tagad defaltēs, tas tad, nu, 500 cilvēki ceļoja vieni paši, varam redzēt, bet bija arī pāri, jā, vai bērnu kādu, jā. Tā kā, nu, šeit var ļoti skaisti redzēt to visu, jā. Tepat KD, pat gan izvēl nevajag šeit. Šeit ļoti smukti, bet mums nav daudz tās bildes. Mēs paņemam 20, mums jau nav 20. Cik mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bildes, jā. Iespējams, ka te nav nekas, es neapskatījos. Mēs varam atkal, ko mēs varam darīt? Ja tik maz, mēs jau varam, protams, arī value counts. We could also check value counts, vai ne? Jā, nu, atkal. Redzam, ka populārākais bija 5, jā, nu, atkal šeit pat nav jākārto 4, 5 apmaiņā, tad 5, redziet, te nav, nu, te varēja kārtot pēc family size, pēc indeksa, nevis pēc family size, nevis pēc tās vērtības, jā, nu, redzam, jā, tad 8, 7, jā, nu, redz, tā var redzēt, jā, šādā veidā, nu, labi, tā, bet analyze, family size, nu, tagad tas būs tas jautājums, kas ir, jā, survive mean, grupai family size, survive mean. Kas mums tur sanāks? Pēc family size vidējā izdzīvošana nebūs labi, jā. Viennieki, nu, ja es teicu 8, 11, tās bija ļoti maz speciāli gadījumi, un, diemžēl, visi aizgāja bojā, diemžēl, jā. Nu, tu pat, es saku, nu, bēdīgi, tad ir liela ģimene, jā, nu, jā. Tā, un, attiecīgi, ko mēs te varam secināt īstenībā, kas 1, ka 4, jā, 4, kas daudz izdzīvoja, viņi arī samērā daudz 30 datu punkti, jā. Tas ir interesants moments. Tātad vīrs, es pieļauju, tas vīrs, te kaut jātāk sīkāk, tas vīrs, sieva, 2 bērni, es pieļauju, jā, es tur bija pat vairāku ģenerāciju ģimenes, vecētiņš, vecmāmiņu, varbūt tāda bija, jā. Tad tas būtu interesanti, tas tiešām lec acīs, šo tā vēl varētu plotēt, jā, un skatāmies tālāk. Tad, ja nākošajā līmenī, tad te skatāmies, nu jā. Tagad tas ir viens moments, tas arī bija interesanti, protams, to jau zināja, arī, ka vientuļniekiem, jā, tad kāds te conclusions, protams, ir, skaidrs, tad pirmās conclusions, so first conclusions, loners had bad survival over small family units.
truly large families perished, but those were only few data points. Tur not really enough to draw conclusions. Tur neko nevarētu, neko neteikt, tas nav vispār. Bet 30 šeit teikt, tas moments ir interesants, jā. Kas tur ir tiem 5 bija 5, nu jā, interesanti, bet būtu atkal, vai ar to pietiek ģimene, jā, bet ir jau citas īpašības, tā kā tā cena, biļetes cena, klase, kur viņi bija, jā, nu tas arī var parādīties interesanti, jā, nu atkal, jā, nu redzam šo te datu, ok, tā, nākošais, ko tad mēs vēl nākošais varam, esam gandrīz beiguši, tojamies beigām, jā, es ceru, ka es jau saglabāšu, kamēr es to daru, es beigās saglabāšu visu jums, jā, tad, lai varat paskatīties vēlreiz, un es ceru, ka šis ierakstās arī, jā, ierakstās lieliski. Un pastīsimies vēl nākošo. Ko man te, jāiebūs šeit, es man vienkārši slinkums. Es kaut ko te reku man ir, tāpēc es liku arī liku tos te mazos 3. līmeņa virsrakstus, lai es varētu ātri aiziet, lai man nav visu laiku jāmeklē. Kas ir? Tā. Jā, use pivot table display, jā, nu, lūk, what patterns do you see? Jā, kā slinkums man ir, jā. Šeit, jā. Ģimene, un attiecīgi šeit, es gribēju tekstu, jā, un attiecīgi mēs tad liksim kodu šūniņu, un attiecīgi es likšu šādi to promptu, tas ir prompts, jā, analyze, tas nav pareizi, analyze, create, nē, analyze. Kāpēc C? Kā es tur rakstīju? Kā ir? Use. Use. C. Use. Kas tas pa jocīgu vārdu? Es tev domāju. Use. Un tu pattern pēc tam skatīsimies. To mēs pēc tam domāsim, ja? Nu jā. Nu jā, pivot table. Jā, skatīsimies, kā viņi izskatās uzreiz, jā. Tā, tad, jā. Atceramies, ka mēs ņemam ko? Taisam pivot table, pandās, jā. Lūk, jā. Spreadsheet, tā ir pivot table, jā. As data frame, jā. Un attiecīgi mums ir, jā. Šī gadījumā, ko mēs ņēmām? Indeks ir dzimums, jā. Un kolons bija klase, jā. Šeit divi. Var arī vajag vairākus līmeņus, ja nemaldos indeksu. Tu varēji tā kā, tas nāk kā kombinēts grupas, grubāji ar šo te. Nu, atkal tu var redzēt, to mēs skatījāmies arī iepriekš, jā. Nu, to atkal, kā es jau runāju, kā pirmās klases sievietes un arī otrās klases sievietes ļoti viņām bija, tā teikt, gāja tīri labi šajā te pasākumā visā. Tā. Jā, ko nevar teikt, ka 3. klases vīrs, so again, first and second class female passengers had exceptional survival percentages, nu, ratios, jā. Tā kā percentage mēs varam vienkārši reizam uz 100 visas kolonas, jā. Tāpēc to arī izdarīs, starp citu, jā. Saglabāsim šo te pivotu saglabāt, jā. Es viņu saglabāšu, kā mēs viņu sauksim, nu, pivots, jā, klases seks pivots, tā negribas saukt, pivot, nu, kā saukšu labāk, gender, class, jā, kaut ko šādi, jā, nebūtu, un attiecīgi, tad es viņu vienkārši te, jā, class, jā, tagad esmu saglabājis tos datus, jā, man ir jauna data frame, mikro data frame, un attiecīgi varu tagad, ja mēs gribam vienkārši visu reizi ar 100, jā, vajag būt, ka tā es varu. Paskatīsies, vai es tā varēju. Ja es gribu vienkārši slinkais variants, jā. Es nemaldos, tad šādi ir vienāds. Let's multiply all cells by 100. Jā. Nu viss, ar to vajadzētu tikt galā. Jā. Tikai jāatrast to momentu, ja es vēlreiz viņu saukšu, kas notiksies. Man būs 5000, te būs, vai ne? Te ir tas moments, ka es pārrakstu kaut ko, skaties, kas būs tagad, jā, 5000, jā, un tā tālāk, 5, nu jā.
Tad, protams, ka tāpēc es saku, ideālā variantā mēs katru ielaužu cauri visu šūnas pa vienam izpildam, ja? Jo tad es varu vienkārši kāpināt pa 100, vai vienalga, ja? Bet tāpēc, protams, lai tos izlabot, es vienkārši apakaļ šeit, no jauna izveidošu to pivotu, ja? Jā, sāk no jauna, un tad vienkārši atkal round to 2 digits after comma, ja? Nu jā, un šādā veidā atkal visas šūniņas. All applies to all cells. Tad ir vienkāršais variants, ņemu visu tabulu, daram visus šūniņas uzreiz, bez kādas selekcijas, jā. Tā arī kādreiz var darīt, jā, šī gadījumā tas nodara, jā. Un attiecīgi mums šāda te tabuliņa, jā, ar procentiem, jā. Un to atkal varam saglabāt, ja gribam. Un of course, again, to jau mēs zinām, jā. We can save this table as well. Jā, Excel pivot gender class. Nu, attiecīgi man te būs šeit. Jā, lokāli. Es viņu nelieku klādējuši, kur viņi ir. Es pivot gender class. Ok, varu saprast šos te visus pagaidām, jā. Ok, un te jau mēs esam gandrīz beiguši. Mums ir palicis, kas vēl bija palicis, jā. Jā, italais teksts. Un attiecīgi, man liekas, pēdējais bija. Jā, cheese square test. Un dinozaurs, kāds tik līdz dinozauriem. Vai to atstāšu jums vēl priekam, kas sakot pēc tam varbūt tās. Jā, nu šis tas, ko es tad šit optional, jā. Survival test, bet survival versus sex, sanāk divas, jā, nē, nu abi divi. Jā, nu skatāmies, kas tur sanāks. Kur viņš šeit, jā. Jā, te mēs gribam. Tā visām īstā mūsu refleksija, tad šeit ir 3. līmeņa virsraksts, ja? Šādi, ja? Un tā kā esmu slinks, es atkal vienkārši likšu promptu iekšā viņu un skatīsimies, cik tālu mēs tiksim. Jā, skatāmies. Vajadzētu viņam uzķert to, jo mēs darījām iepriekš konteksts pilnīgi modelim, mākslīgi intelektu modelim ir, bet izstāst, pagaidām viņš ir drusciņā apjūts. Man būs jāiet cauri, ja nedaudz viņš jāpabākst izskatās. Nu jā, tas ir atkal tas liekas, ka viņš vai domā, ģenerē tokenus, jā, attiecīgi, grūti pateikt, man šeit šis te, vai nekas nenotiksies. Tad mums jāiet, tāpēc, ka es viņu, kurus taisīju, reku bija. Jāiet mums, piemērs, aptīties drusciņi, ja šeit bija. Nu jā, te būtu, ja šis te, jā, man vajag šos te importēt. Vismaz sāksim ar šo te, varbūt to pietiks, jā. Tas, ka viņš to laiku uztaisīs, jā. Jā, tad es pirms darīšu šo, un tagad ar to vajag pietikt. Jā, reku ir. Ok, aizgāja. Viņš nezināja, kur biblioteku notiecīgi, jā. Tad teikt, bija drusceņi ar cirvi, ne, bija ar bomi, mazas intelekts jāpabaksta, drusceņi vairāk konteksts jāiedod, jā. Nu, lūk. Jā, bet, nu, kādā ziņā, jā, significant, jā, atkal, nu, te ir ļoti liels, bet tas jau atkal bija zināms, jā, ka ir šī milzīgā asociācija, jā, ar dzimumu un šo te izdzīvošanu. Labi, tā, tas bija, nu, dinozaurus, jā, apstamies dinozaurus, nu, apstamies, tas vēl drusku pāris minūtes laiks ir droši, jā, apstamies dinozaurus, jā, kā mēs viņu saucām, plotīn, dinozauru, dozēm, jā, tā bija laikam, jā, jā, vienkārši, un tur bija vienkārši, atkal, ir tā datu kopa, ir iebūvēti ja ploteri jau iekšā, tāpēc, ka viņi ļoti populāri 13, nu, arī nav daudz dati, ja? Let's acquire, es tagad prompt, jo atkal, kāds ir tas iegūst no mākslā intelekta šajā ziņā, ka tev ir ideja, ja tu zini kaut ko, tas tā kā, nezinu, atrast kaut kādu stāstu, ko sen lasīji, ja, tas ir atmiņā kādreiz arī treniņu datos iekšā, tad to datus var vismaz daļēji.